18. uzdevumā mums par 3 punktiem ir dots izrēķināt. Taisnstūra paralēlas kolonnes A, B, C, D, A1, B1, C1 un D1, kur zināms, ka mala DC ir 10 cm, AD ir 8 cm un AA1 ir 11 cm. Tātad augstums ir 11, AD ir 8 un DC ir 10 cm. Aprēķina dotā taisnstūra paralēlas kolonnes sānu virsmas laukumu. Nu, tad no kā mums sastāv sānu virsma? No viena šāda sāna un tieši pretējā pusē ir tieši tāds pats sāns. Tad aizmugurējā virsma un tieši tāda pati priekšējā virsma. Tātad pa divām. Tātad sāna virsmas laukums mums būs vienāds 8 pamata reiz 11 augstums un divas šādas virsmas plus divas virsmas 10 reiz 11 centimetri. Un tas sanāk 396 kvadrātcentimetri. Neaizmirstiet kvadrātcentimetri, jo virsmas laukums. Un savukārt par 2 punktiem otrajā uzdevuma daļā mums ir prasīts noteikt laukumu figūrai D, A1, B1, C. Cik tad tas ir liels? Bet mēs viņu nevaram noteikt, jo pirmais, kas mums ir vajadzīgs, lai šai te figūrai noteiktu laukumu, mēs zinām pamatu 10, bet nezinām, cik viņai ir augstums. Tātad mums jānosaka A1D vai DA1, kā jums ērtāk tā rakstiet. Nu, un ja mēs skatāmies uz šo te sānu trīsstūrīti, tad A1D mums ir hipotenūze. Hipotenūzes kvadrāts būtu bijis 8 kvadrātā plus 11 kvadrātā. Un iegūstam sakne no 64 plus 121, jeb sakne no 185. Un tā drīkst atstāt. Un tie, protams, ir centimetri. Šīs te specifiskās figūras augstums. Nu, un tad šīs figūras sāna virsmas laukums D, A1, B1, C ir D, A1 reiz DC, un tas ir tikko izreikinātais skaitlis, sakne no 185 reiz 10, jeb tās ir 10 saknes no 185. Nav jāizvelk, drīkst atstāt šādu te laukuma lielumu. 10 saknes no 185 kvadrātcentimetri. Uzdevums ir paveikts. Paldies par uzmanību!